Visādiem pasaules. Nu, ko tad? Sūtu un Jaunsargi arī aizies ar savu standārtu un gaismēs. Labi, Jauni. Māri? Nu, jā, nu.
savu valsti mēs vienmēr aplīpam novembrī. Ap Latviju, kam vairogs zvaigžņu zaigā, mēs aplīpam kā bites rudenī. Ap savu robežu, ap savu pašu zemi, mēs rokās dodamies un vienprātībā cietā, kā vienā kalumā, kā vienā akmens lietā, mēs cieši stājamies ap savu pašu valsti. Godātie limbažnieki, šeit šovakar baznīcas dārzā esam pulcējušies tie, kuriem ir svarīgi godināt kopīgi latviešu karavīru piemiņu. Esmu pārliecināts, ka 11. novembris tā ir nozīmīgākā latviešu tautas uzvaras diena, kura mums visiem ir ļoti svarīga, jo nebūtu tās uzvaras, tad diez vai mēs varētu runāt par brīvu Latviju. 1919. gada 11. novembris ir spilgts apliecinājums tam, ko nozīmē ticība, ko nozīmē gara spēks, ko nozīmē tas, ka nav nekas neiespējams, ja mēs tam ticam un gribam sasniegt. Un visbeidzot, 11. novembris ir spilgts apliecinājums latviešu tautas patiesajām vērtībām. Daudzi cilvēki toreiz ziedoja savu dzīvību brīvības idejas vārdā. Šodien mums ir jāspēj uzņemties atbildību par valsti. Ņemot vērā starptautisko situāciju, mums visiem ir ļoti jābūt vienotiem, un es šovakar gribētu pateikt lielu paldies Jaunsardzei, Zemesardzei par viņu pūlēm brīvajā laikā, varbūt daudz ko atrojot no sevis, bet tādā veidā stiprinot mūsu valsts aizsardzības spējas. Un visbeidzot, mūžīga slava Latvijas karavīriem. Labvakar, limbažnieki, labvakar, visi pasākumu dalībnieki. Braucot uz Limbažiem, manā galvā bija divas domas. Viena par ticību un otra par drošību. Drošība ir viena no mūsu pamatvērtībām. Ja nav drošības, tad neviens no mums nebūs spējīgs tālāk augt un attīstīties. Un ticība ir tas, bez kuras mēs nevaram šo drošību sasniegt. Mūsu priekšteči pēc Pirmā pasaules kara izpostītajā Latvijā, kura nebija ne rūpniecības, bija panīkusi lauksaimniecība, vienojās ticībā par Latvijas valsti. Viņi gāja lielākā daļa absolūti brīvprātīgi un neprasīja, kas viņiem par to būs. Viņi nebija tik labi bruņoti kā mūsu pretinieki, arī tik skaitliski lieli, bet viņi parādīja, ka ticība spēj ļoti, ļoti daudz. Un šeit karamākslē pat nebija nozīmes. Nozīme bija cilvēku ticībai. Tādu pašu gara pacēlumu mēs pieredzējām pagājušā gadsimta 90. gados, kad mēs vienojāmies ticībā atjaunot savu valsti. Un kopš tā laika mēs esam attīstījuši savus bruņotos spēkus, un mēs neesam tikai drošības patērētāji, bet arī drošības sniedzēji, īpaši pieminot tos karavīrus, kas ir devušies starptautiskajās operācijās, gan Balkānu valstīs,
gan Irākā, Afganistānā un šobrīd pat Centrālā Afrikas Republikā. Mēs vairojam drošību pasaulē un ar to pašu arī paši jūtamies drošāki. Militārajam spēkam ir maz nozīmes, ja tauta netic. Un šobrīd mēs esam tāda informatīva spiediena priekšā, kas mums mēģina iestāstīt, cik mēs esam nevarīgi, cik mēs esam mazi, kas liek apšaubīt mums, mēģina likt apšaubīt Latvijas valsts pastāvēšanas pamatus, to, ka mēs spējam vadīt un kalpot savai valstī. Tāpēc mums jābūt ir ļoti kritiski domājošiem un jāraugās apkārt, kas tad notiek īsti realitātē, vai tas, ko mums mēģina iestāstīt, tiešām tā ir. Un ja paskatāties uz bruņotiem spēkiem, es jau pieminēju, ka mēs dodamies daudz kur pasaulē un esam ļoti labi sevi parādījuši. Un mēs esam arī gatavi cīnīties, ja tas ir nepieciešams šeit, un izliet ne tikai svešas asinis, bet arī savas. Šovakar iededzot svecītes namu logos un raugoties liesmiņās, aicinu visus padomāt par varoņiem sevī, cik mēs paši spējam, cik mēs ticam savai valstī un būt gataviem katram savā jomā, savā frontē, ja tā var teikt, stiprināt Latviju. Paldies! Zemesarga kandidāti. Druvis Bisnieks. Es. Zintars Ozoliņš. Es. Inga Miķelsone. Es. Ainārs Liepiņš. Es. Ance Pļauniece. Es. Iznāk no ierindas. Sagatavoties dot svinīgo zemesarga zvērestu. Es, Druvis Bisnieks. Es. Dzintars Ozoliņš. Es. Inga Miķelsone. Es. Ainārs Liepiņš. Es. Ance Pļauniece. uzņemoties zemesarga pienākumus Uzņemoties zemesarga pienākumus un apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, un apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā. zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, Zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, tās satversmei un likumīgajai valdībai, tās satversmei un likumīgajai valdībai, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību. sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt zemesarga pienākumus, veikt zemesarga pienākumus, bez ierunām pakļauties militārajai disciplīnai, bez ierunām pakļauties militārai disciplīnai, vienmēr pildīt komandieru pavēles vienmēr pildīt komandieru pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Svinīgais zemesarga zvērests pieņemts. Atgriezties atpakaļ ierindā. Godātā pilsētas vadība,
Cienītie limbažnieki, zemsargi un jaunsargi, tikko jums bija iespēja redzēt, kā mūsu rindas papildina jauni Latvijas valsts pilsoņi. Manuprāt, šis ir viens no labākiem veidiem, kā parādīt to, ka mēs joprojām atceramies brīvības cīņu varoņu darbus, kā arī tagad brīvajā Latvijas laikā starptautisko mieru uzturēšanas un nodrošināšanas operācijā kritušo karavīru piemiņu. Karš tā nav tikai vēstures grāmatu viela, kā šī gada notikumi to rāda. Mums allaž ir licies, ka miers, tas ir mūžīgs, jo lielākā daļa no mums to vienmēr ir piedzīvojuši. Respektīvi, kara apstākļos mēs neesam dzīvojuši. Par to mums paldies jāsaka mūsu senčiem, kuri tālajā 19. gadā izcīnīja šo ļoti nozīmīgo uzvaru. Vēstures zinātnieki joprojām nespēja atrisināt šo mīklu, jo mēs nebijām ne stiprāk, ne skaitliski vairāk par pretinieku, bet mēs cīnījāmies par savu valsti, tās brīvību. Arī tajā laikā mēs nebijām vieni, mums palīdzēja sabiedrotie. Un arī šīs dienas notikumi rāda, ka bez sabiedroto atbalsta mēs būtu, vai pareizāk sakot, nevarētu justies tik droši, kā patreiz jūtamies. Ja mēs esam zaudējuši dzīvības arī tagad, mūsdienās, bet mums katram jāsaprot, ka tā zudumi ir par mūsu brīvību. Mēs varam justies droši, jo esam NATO sastāvā. Arī Ukrainā tie cilvēki ilgu laiku bija dzīvojuši mierīgos apstākļos, un pēkšņi vienā dienā sākās karš. Es ceru, ka mēs nekad to nepieredzēsim, bet mēs nedrīkstam atslābt. Un tieši tāpēc mēs tevi katras ziņās skatāmies un dzirdam, kā armija tiek attīstīta, armijai tiek piedalīti papildus līdzekļi. Mēs redzam, ka arī zemesargi saņem jaunās formas, tiek papildināts ekipējums. Un es ar dziļu pārliecību varu teikt, ka mēs varam justies droši šodien. Ar svinīgo zalvi godināsim brīvības cīņās kritušos, kā arī mūsdienās starptautisko operāciju rajonos kritušos karavīrus. Ir svēta un svētāka nekā debesis. Par tiem, kas darīja, par tiem, kas krita, par tiem, kuriem bija cilvēciskā pārliecība. Aicinu pieminēt visus tos kritušos karavīrus arī ikdienā un apzināties, ka brīvība, kuru mēs esam ieguvuši, ir nākusi par ļoti dārgu samaksu. Godināsim varoņus un būsim pateicīgi, ka mums ir Lačplieša diena, kad mēs varam sapulcēties šeit un atcerēties un atdot godu kritušajiem varoņiem. Aicinu jūs visus nolikt svecītes pie kritušo varoņu pieminekļa.
lēts, sniega sniegi puti